Katra oktobra 1. svētdienā, šogad 2. oktobrī, Latvijā tiek svinēta skolotāja diena. Skolotāja diena ir starptautiski svētki, kurus pasaulē atzīmē ar mērķi likt pedagogiem apzināties savu nozīmīgo lomu izglītības nodrošināšanā un personību attīstībā. Daugavpils novadā skolotāji tika sveikti savos skolu kolektīvos, gan tika iepriecināti svinīgā svētku pasākumā ar Riču ģimenes koncertu. Skolotājiem par godu uzrunas veltīja Daugavpils novada domes priekšsēdētājs vietnieks Arvīts Kucins, izpilddirektora Vanda Kezika un izglītības pārvaldes vadītāja Irēna Bulaša. Uzrunājot skolotājs, Daugavpils novada domes vadība pateicās par viņu izturību un lielo ieguldījumu nozīmīgajā darbā, norādot, ka pašvaldības prioritāte ir katras skolas saglabāšana, tomēr pats būtiskākais, lai ir audzēkņi, kurus skolot. 1. septembra zvanu šogad novada skolās izdzirdēja 2400 skolēna. Pirmās skolas gaitas un pirmā skolotāja ikvienam paliek atmiņā visspilgtāk. Nereti tieši pirmā skolotāja rada patiku vai nepatiku pret skolu. Naujienas pamatskolas 4. klases skolotāja Ingrīda Bleidele skolā strādā ne 1. gadu un atzīst, ka viņai šī profesija ļoti patīk. Vispār es teikšu, tas laikam bija aicinājums kā tāds sākumā, bet tagad tā domājot tālāk, izvērtējot savus darba gadus 20 apaļos, tad man liekas, ka laikam tā būtu misija, kura laikam šajā dzīvē man bija jāpilda un jāturpina pildīt. Ingrīda Bleidele ikdienā ir arī Daugavpils novada sākuma skolas skolotāja metodiskās apvienības vadītāja, tāpēc viņai jautājums par plānoto reformu, kas paredz 6-gadīgo bērnu sūtīšanu skolā, ir īpaši tuvs un aktuāls. Tātad es izteikšu savu viedokli. Ja? Es esmu par to, ka nevajadzētu 6-gadīgus bērnus ņemt 1. klasītē, nevajadzētu viņiem atņemt bērnību. Ja mēs paskatāmies, 6-gadīgais bērns vēl nav fizioloģiski attīstījies, izaudzis. Varbūt viņam prāta ziņā, varbūt viņi atšķiras no agrāko laiku bērniem, viņi ir zinošāki, bet viņa attīstība nav tādā līmenī, lai viņš varētu izturēt to slodzi, kas ir pirmklasniekam. Un kāpēc mums tas bērniņš tagad ir jāizņem no tā pirmsskolas vecuma un jāieliek sākuma skolas vecuma posmā? Manas domas ir, ka vajadzētu uzgaidīt, bet kaut gan semināros cenšas mums pierādīt un pamatot, ka tomēr vajadzētu uzsākt šīs mācības. Jaunajā mācību gadā novada izglītības iestādēs darbu uzsāka nepilni 400 skolotāji un gandrīz tikpat daudz tehnisko darbinieku. Tā ir liela saime, kas strādā un rūpējas par mūsu nākotni un izglītību, atzīst Daugavpils novada domes izglītības pārvaldes vadītāja Irēna Bulaša. Skolotāji ir tie cilvēki, kurus ciena, kurus gaida un uz kuriem liek ļoti lielas cerības, kā vecāki, tā bērni, tā arī sabiedrība, tā arī mūsu novada vadība. Un šajos sarežģītajos tomēr apstākļos, kad īstenojās modelis naudas ekoskolēnām, kad gatavojamies pāriet uz mācībām no 6 gadiem, kad tomēr samazinās arī finanšu līdzekļi katrai iestādēji. Mēs esam palikuši savās vietās, rūpējamies par savām iestādēm, par to liecina mūsu gatavība jaunam mācību gadām, tāpēc svētku priekšvakarā es no visas sirds pateicos pirmkārt domei, kur atbalsta izglītību mūsu novadā, visiem deputātiem, pateicos skolas administrācijai, kuri rūpējās par mācību bāzi, par materiāliem apstākļiem, par skolēniem, lai viņiem būtu mājīgi skolā. Un, protams, galvenais tas par skolotājiem, jo kamēr ir skolotājs, pastāv arī šī pasaule.